Es esmu ģimenes ārste Ilze Aizsilniece un esmu Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Ir dažādas prakses, ir arī talkotāji, kur tieši ar talkas palīdzību mēģina iemācīt šķirot. Jo, lielā maisā nāk samest, jo arī, ja mēs runājam par plastmasas pudelēm, kas tiek atrastas talkas laikā, viņas bieži vien ir slapjas un tādas, ka viņas īsti izmantot nekur nevar, teiksim, kā pēc pudeles. Un to, ko atrod talkā, tas ir reizēm brīnumaini, tie atkritumi. Tur ir televizori un pat beigti cilvēki reizēm ir atrasti. Tā kā par šķirošanu tas ir tāds nākošais solis, kurš, domāju, mums vajadzētu diskutēt un runāt ar vien vēl vairāk, lai nebūtu tā, ka mums ir jādomā, kā sadedzināt atkritumus Latvijā. Es domāju, ka ir tādos lielos mežos jau cilvēki parasti netalko. Parasti jau talko tur, kur ir kaut kādas atpūtas vietas mežā un kur cilvēki dodas atpūsties un, diemžēl, aiz sevis atstāja pēdas, ne tās jaukākās civilizācijas pēdas. Un tur es domāju, ka labāk tomēr viņi šos atkritumus ir savākt, jo daba patreiz vēl mostās, vēl tā viena nedēļa, kurā vēl ir laiks to visu sakopt. 23. aprīlis vēl nebūs tā, ka pilnīgi viss ir saplaucis un zaļš. Man talkošanas pieredze ir jau gadiem Klapkalna ciemā. Mēs talkojam gar jūras krastu, arī talkojam Ķemeru rezervātā, talkojam Latvijas meža teritorijā un mēģinam sakopt vidi, kurā mēs dzīvojam. Un arī cenšamies darīt citus darbus, labi iekārtot to pašu Klapkalna ciemu, tādu kā estrādes vai tikšanās vietiņu, kur ir notikuši daudz jauku pasākumu Klapkalna ciemā. Un es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja ne tikai savākt atkritumus, bet satikties ar saviem līdzcilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam kopā. Jāsaka, ka man tādu kuriozu atradumu nav bijuši, bet es atceros 2005. gadu, kad mēs pirmo reizi taisījām lielo talku Klapkalna ciemā augustā. Mēs jūras krastā, tur, kur sākās Priedzes un Kāpu zona, bija tādas divas milzīgas kaudzes ar atkritumiem. Viņš tur bija acīmredzot gadiem, jo neviens nevarēja tam pieķerties klāt, jo cilvēkiem tiešām kļuva netik lādzīgi ap dūšu, kad viņi to visu ieraudzīja. Un tad man māsītes meita, kur arī mācās par dakteri, jā, būs ceru drīz dakteris, viņi tomēr arī saņēmās, un mēs divatā to visu iztīrījām. Divas kaudzes bija milzīgas iekšā kāpā. Šādas kaudzes tur vairāk neveidojās, un tā ir labā ziņa, jo tad, kad mēs iztīram, tomēr cilvēki arī